ir pienācis jaunais 2026. gads. Un, protams, ļoti daudziem cilvēkiem ir jaunā gada apņemšanās. Mēs tagad darīsim to, mainīsim šito, bet paiet kaut kāda nedēļa, 2, varbūt mēnesis, un cilvēks atgriežas atpakaļ vecajās sliedēs. Ja patiesībā cilvēks ar gribas spēku mēģina sev kaut ko piespiest darīt, bet iekšēji viņš tam nav gatavs un viņš nemaz negrib neko mainīt, tad viņš arī nemainīs. Jo, ja tu patiesi gribi kaut ko mainīt, tad tu ej tajā virzienā, maini radikāli daudzas lietas savā dzīvē, savu izturēšanā, savu domāšanas veidu, un tad arī viss mainīsies. Bet, ja nekas nemainās, tad patiesībā tu mīcies uz vietas un nekur uz priekšu netiec. Un tā gadu pēc gada tieši tas arī notiek. Ja tu neizdari secinājumus un radikāli nemaini savu izturēšanos, tad nekas nemainīsies. Un tāpēc iesaku visiem šajā jaunajā gadā apdomāt savas domas, apdomāt savus plānus, apdomāt to, kurā virzienā gribi iet. Un, ja tu kaut ko gribi mainīt, tad maini. Bet nedomā, ka kādreiz pienāks tie pareizie labie apstākļi, kad būtu tādi, ja tas būs, tad es arī mainīšu. Bet patiesībā tāda apstākļa nekad nepienāks. Tev ir vienkārši jāspēr solis, kaut ko jāmaina, un pamazām tu nonāks pie tā mērķa, kur tu vēlies sasniegt. Bet, lai kaut ko izmainītu, ir jāspēr pirmais solis.